Ceru, ka visi ir paēduši, jūtās labi, kafija padzerta. Arī tie, kas skatās tiešraidē. Super. Jā, labdien visiem! Mani sauc Kalvis. Šodien mēs runāsim par personāla atlases procesu un kā šo lietu sakārtot. Gatavojoties šai dienai, šai uzstāšanās reizei, es atradu laikrakstā Dienas biznesa tādu spilgtu citātu, kas man lika aizdomāties par šo gadu, par pēdējiem gadiem, kā šis process ir mainījies. Un, manuprāt, šis ir tāds ļoti spilgts citāts, kas raksturo to. Un, jā, es ļaušu jums izlasīt. Un, jā, mūsdienās personāla speciālists, personāla atlases darbinieki ir tie, kas pārdod uzņēmumu, tie, kas reklamē, tie, kas veido uzņēmumu tēlu. Agrāk, pieņemsim, es kā darba ņēmējs, es gāju stāstīt, cik labs es esmu, ko es māku, kāda ir mana pieredze, bet tagad uzņēmums stāsta, kādus labumus es jums došu, kā es jūs varu izglītot, kāda būs karjeras kāpnes. Un, personāla vadībai mūsdienās jābūt inovatīvai, jāmeklē jauni kanāli, jādomā, kur publicēt tās vakances, lai tā atdeva būtu pēc iespējas lielāka. Un šīm visām jaunajām lietām, inovācijām ir nepieciešams laiks, un kur mēs varam iegūt laiku, parasti tāds ir lielākais jautājums. Un Vizma, mēs esam IT kompānija, un mēs piedāvājam šos risinājumus, lai ikdienas administratīvos darbus un administratīvās lietas jūs uzticētu pēc iespējas vairāk sistēmām. Un tādēļ nākamajā slaidā es iziešu cauri visam personāla atlases ciklam un akcentēšu tās vietas, kur ar sistēmas palīdzību mums iespējams atrast šo laiku, ietaupīt laiku un nolikt šīs administratīvās lietas, lai dara tieši sistēma. Un ar ko parasti sākas šis personāla atlases cikls? Manā piemērā ar baltu lapu. Bieži vien tā ir. Ir organizācija, ir iestāde, kur vajag atrast daudz vakances un kopīgi vajag vienoties par tām prasībām. Iespējams, prasības izvirza viens cilvēks, nodaļas vadītājs vai kāds apakšnodaļas vadītājs, bet bieži vien tās prasības apkopo vairāk cilvēki, sūta e-pastos, akceptē, neakceptē, vēlreiz pārsūta kaut kāda informācija, pazūd, un jau šajā pirmajā solī sistēma var palīdzēt ar to, ka visas iesaistītās puses šo informāciju var apkopot vienā vietā, un viņi pieejam vienā vietā, un nav izmētāti pa vairākām vietām, folderiem, e-pastiem. Jā. Un tad, kad prasības ir apkopotas, tā vakance gatava publicēšanai, tad notiek sludinājuma publicēšana. Un bieži vien tā sludinājumu mēs publicējam ne tikai vienā vietā, bet tā ir mājaslapa, varbūt Facebook, LinkedIn, kāds cits kanāls. Un šeit mums nākas prasīt kādam kolēģim palīdzību, vai palīdzēs man publicēt tur vai tur, jo es kā personāla speciālists varbūt nevaru pats nopublicēt. Bet iedomājieties, ja šajā brīdī varētu sistēma palīdzēt, un man kā personāla atlases speciālistam ar vienu klikšķi es publicēju vairākos kanālos. Tas ir tas pats Facebook, LinkedIn vai mājaslapa. Man nav jāiesaista neviens cits kolēģis, un es šo darbību varu izdarīt viens pats. Lieliski, manuprāt. Sludinājums ir publicēts, viss, iestājas miers, gaidam kandidātu pieteikšanos. Kandidāti atrod mūsu sludinājumu un piesakās. 1, 2, 3, 50, 100. Un kas notiek šajā brīdī? Ko gaida kandidāts? Atbildi? Jā, tieši tā, kandidātam tas ir svarīgākais. Šajā brīdī man kā personāla speciālistam varbūt viss miers savu darbiņu esmu izdarījis, bet kandidāts gaida savu atbildi. Un šajā brīdī sistēma ir tā, kas izdara šo darbu mūsu vietā un nosūta kandidātam atbildi. Paldies, ka pieteicāties vakancei, varat gulēt mierīgi. Nu, lūk, un kandidāts ir pirmā šī komunikācija ir bijusi, viņš ir saņēmis e-pastā apstiprinājumu. Tālāk atkal notiek personāla darbs,
Pieteikumu apstrāde. Ja pieteikumi ir maz, protams, mēs viņus varam apstrādāt manuāli. Lielākajā daļā iestādes uzņēmumu ir izveidots viens e-pasts, CV, jūsu iestāde. Un tad iepirst 1, 2, 100, 200 un parasti sanāk mētāt pa dažādām mapēm, pa Exceliem, citi iekrāso zaļus, sarkanus, violetus, kā nu kurš izpaužās un organizē savu saimniecību. Jā, man ir zvaigznīte, un šeit es gribu veikt nelielu atkāpi par to, ka pētījumos ir teikts, jā, respondents saka, ka visbiežāk vislielākais laika patēriņš ir tieši šajā posmā. Tieši kandidātu pieteikumu apstrāde. Un kā vēl vienu pieteikumu, bet pētījumu, es gribētu minēt Latvijas Universitātes centrā tika veikts pētījums par to, par tieši šo komunikāciju, un kad kandidātiem visgrūtākais brīdis ir, visizaicināšākais brīdis ir sagaidīt tieši to komunikāciju. Un šeit notiek tā jūsu iestādes vai organizācijas tēla veidošana, cieņas izrādīšana. Kandidāts redz, vai vispār ar šo iestādi man ir vērts sadarboties, vai es gribēšu viņā strādāt, jo vispār viņi man neko nevar pateikt. Neatbildēt, vai pieņemts mans pieteikums, vai jebkāda cita atbilde, kas man derētu. Jā. Un pieteikumi mums ir apstrādāti, iekrituši vai no e-pastā, bet šajā gadījumā labāk tas ir sistēmā, jo sistēma viņu sakārto pa vakancēm, iekrīt tieši tajā vakancē, kurā es esmu pieteicies. Un atbildīgais par šo vakanci var apstrādāt, un pa citām vakancēm atbildīgie var apstrādāt savus pieteikumus. Tālāk līdzīgi kā šeit, arī sistēma jau var nosūtīt noraidījumus tiem kandidātiem, kas neatbilst kaut kādiem mūsu izvirzītajiem kritērijiem. Komunikācija, kas ir ļoti svarīga. Un tālāk jau nākamajā solī notiek intervijas, testēšanas. Kā parasti notiek intervijas? Izprintēts CV, papīrs, kur pierakstam, blociņos, piezīmes pazūd mums, un tas iespējams bieži vien nav. Šī informācija un piezīmes nav pieejamas visiem. Protams, labi, ja šajā brīdī mums ir sistēma, kur intervijas laikā arī mēs varam piezīmēt, un šīs piezīmes paliek visiem pieejams arī pēc tam, pēc kaut kāda laika mums pašiem, ja mēs esam aizmirsuši, par ko mēs tur runājam ar kandidātu, ko viņš atbildēja, mēs visu varam atrast sistēmā. Nu, lūk. Un beigās mums ir izvērtēšana, lēmums, pieņemam darbinieku darbā. Ko mēs daram ar pārējiem? Nu, tā kā iepriekš sludinājumā bija rakstīts, ka sazināsimies ar tiem kandidātiem, kas ir nokļuvuši nākamajā, aiznākamajā kārtā, bet pārējos mēs tā kā ignorējam. Un tas atkal vēsta par to, par jūsu iestādes organizācijas kultūru, un viņas man kā darba meklētājiem, kā kandidātam, Otrais atrodot jūsu sludinājumu vakanci, es diez vai pieteikšos. Es pieteikšos tur, kur man ir bijusi kaut vai atbilde nē, jo atbilde nē arī ir atbilde. Jā, un tieši tā, komunikācija. Un šajos 3 posmos mēs jau veidojam to tēlu, kas man kā darba ņēmējiem ir ļoti svarīgs. Un bieži vien šis viss atlases process beidzās ar šo, taču ir vēl viena svarīga lieta – procesa izvērtēšana. Bieži vien to nedara, jo, kā mēs zinām, meklējam laiku, laiks trūkst, bet ja mums ir sistēma un pieejams ātras un ērtas atskaites, tad pieņemsim par kanāliem un efektīvākiem kanāliem, no kuriem mums visvairāk bijuši pieteikumi, mēs varam izvērtēt un turpmāk nākotnē zinām, kur vairāk koncentrēties, kur izvietot šos sludinājumus. Jā, un kādēļ es jums šo visu stāstu, šo visu procesu sistēmu? Tādēļ, ka Vizmai ir risinājums, ko jau Antra minēja arī šīs dienas sākumā, saucās EasyCrut. Un prezentācijas turpinājumā es vēlos nodemonstrēt, kas mums lācītim ir vēderā. Ielogosimies sistēmā. Jā. Šajā brīdī par piemēru es ņemšu mūsu pašu iestādi, Vizma Enterprise, un es gribu izveidot vakanci un sameklēt klientu konsultantu.
Jā, šādi izskatās sistēma man kā lietotājiem. Un pati pirmā iespēja veidot vakanci. Šajā brīdī es neveidošu pilnībā vakanci, jo man ir sagatavots piemērs, bet šeit jūs redzat šos soļus. Soļi nav daudz. Reāli 5 līdz 10 minūtēs var izveidot vakanci un pēdējā solī publicēt 1, 2, 3 vai vairāki kanāli. Ar īpašu papildus integrācijām var arī izveidot kanālus, kas nav tikai Facebook, LinkedIn, bet arī citi vietēji sludinājuma portāli. Lūk. Tā, personāla vadītājs, esmu vakanci izveidojis un nopublicējis to mājaslapā. Tā, nopublicējis mājaslapā. Šī man ir demo vide, tādēļ man viņš ir balts, bet par piemēru es jums varu parādīt DNB banku, kas ir mūsu klients, izmanto EasyCruit, tāpat izmanto Rimi un Statoils, arī Svetbanka un Sebbanka. Jā, DNB bankai izskatās šādi. Tālāk. Es pieteikšos šai vakancē. Tagad es kļūstu par kalvi, kurš meklē darbu. Mamma man saka, ej, dēliņ, beidzot sameklē darbu. Es ieju. Sistēma darbojās arī planšetē, mobilajos telefonos, un es atrodu, man kolēģis teica, Vizmā, tur baigi forši. Tā, atrodu Vizma, iespējams, ka es derēšu. Tālāk, es spiežu pogu sūtīt, un atverās mana anketa. Anketa, ko Vizma Enterprise personāla daļa ir izveidojusi tieši tajā iepriekšā solī, kur es rādīju. Un es viņu aizpildu. Šeit man prasa vīrietis vai sieviete. Es esmu vīrietis. Vizma.com. Tā, e-pasts ir pareizs. Lieliski. Tā, manuprāt, vajag. IT zināšanas. Tā. Es ielikšu, ka es zinu uz vidēja līmeņa. Es ceru, ka derēs. Tā. Tālāk man IT zināšu līmenis labs. Es šeit esmu jau pievienojis CV. Jā. Tālāk es spiežu nosūtīt. Šādi izskatās mans pieteikums. Vēlreiz es pārlaboju. Viss ir pareizi. Un sūtu pieteikties. Jā, es jau esmu testējis, bet lieliski esmu pieteicies. Un es ceru, ka mans pieteikums ir saņemts. Vai ne? Visi tagad gaida un cer, ka mans pieteikums ir saņemts. Tā, kas man ir e-pastā? Man ir viens jauns e-pasts. Tā. Jā, man ir e-pasts atnācis no sistēmas. Paldies, ka veltījāt laiku darba sludinājuma apskatēji mūs. Jā, mājaslapā pieteicāties vakancē klientu konsultants. Lieliski. Māmo, es pieteicos darbā. Viss, čau, esmu brīvs. Jā, pieteicos vakancē. Pirmdienas rīts. Atnāk uz Vizma Enterprise personāla vadītājs un atver savu darbiņu. EasyCruit lapu. Un, jā, sākuma ekrāns, bet mani interesē vakances, manas aktīvās vakances, kuras meklēju klientu konsultantu. Šī sadaļa parāda visas manas vakances, kuras esmu veidojis. Un tālāk es nonāku pie pieteikuma apstrādes tieši klientu konsultantam. Šī ir tā pieteikuma apstrādes sadaļa un jā, visa informācija par esošo vakanci. Es gribu redzēt visus pieteikumus. Šeit es esmu jau apstrādājis. Sadalīt var pēc pieteikšanās datuma, vārda, statusa vai kā es esmu pretendentus kvalificējis. Es izvēlos pēc manas iekšējās skalas, ko sistēma piedāvā no 1 līdz 3. Tie lietotāji, kas jau izmanto sistēmu, parasti izmanto vieninieku
tiem kandidātiem, ko viņi saprot, ka viņi tālāk neaicinās uz intervijām, kas jau pirmajā kārtā atbirst. Divnieciņu viņi izmanto tiem, kas varbūt šaubās par šo kandidātu, vēl paskatīsimies. Un ar 3 es novērtēju tos, kurus es uzaicinu uz intervijām, ar ko es gribētu darboties tālāk un kādu no viņiem pieņemt darbā. Šajā vērtēšanas grupa, jūs redzat, ir iespēja no sistēmas izsūtīt vai nu saviem kolēģiem, vai pat ārpus no mūsu iestādes, lai novērtē šo kandidātu. Un pieņemsim, ka vajag darbā kādu palīdzēt, kas novērtē no ārpus mūsu organizācijā šo kandidātu nolūku. Un tad es saņemu atpakaļ vērtējumus. Tas vērtējums ir no 1 līdz 7, un šeit es redzu, ka 6,8 tuvu ideālam. Šajā sadaļā man ir piezīmes. Paskatīsimies, ja noteikti intervijā ir veiktas piezīmes. Man taču ir šodien jāpieņem kāds darbā. Tā, skatos, ir 2 piezīmes. Tā, ir cilvēks strādājis ar Horizonu. Pozitīva attieksme pret darbu un dzīvi. Lieliski. Tas ir tas, kas man vajadzīgs. Tā, bet mums vēl bija pieteikums no Kalvija. Tā, skatīsimies, varbūt šis ir tas kandidāts, kas mums derēs. Mēs spiežam atstiņu, ielūkosimies viņa CV. Tā, ir CV. Atveram viņa CV un skatāmies. Jā, bilde, foršs puisis izskatās, varētu ņemt, bet tā pieredze par mazu. Tiem pārējiem kandidātiem bija labāka pieredze. Jā, laikam es Kalvi neņemšu tomēr darbā. Eju atpakaļ uz savu sarakstu, kur es varu atkal salikt tā, kā es gribu, kāds man ērtāks skats. Un jā, es tomēr izvēlēšos Andu pieņemt darbā. Anda ir tā laimīgā, viņai ir veiksmīga diena šodien. Ņemu telefonu, sazvanu Andu, saku, mums ir piedāvājums, mēs gribam jūs redzēt savā kompānijā. Jā. Anda piekrīt, un tad es viņu arī sistēmā pieņemu kā darbinieku. Tā. Pieņemam darbā, izpildam, saglabājam. Esam pieņēmuši Andu darbā, lieliski. Varam gaidīt viņu nākamajā dienā, iedot līgumu, parakstīt forši. Šī sistēma ir atsevišķa no Horizona. Tālāk mēs varam domāt par integrāciju, bet dotajā brīdī tas ir atsevišķi. Tas nav konkrēts Horizon modulis, ko mēs varam piepirkt klāt un saistīt šos datus visus ar Horizon. Šī ir tieši tā labā lieta, kad personāls grib atsevišķi. Mums varbūt pat nav Horizons, bet mēs viņu varam izmantot, vai Horizon mēs izmantojam tur citiem nolūkiem, bet tieši personāls var izmantot šo sistēmu neatkarīgi no Horizona. Un sistēma ir mākoņu pakalpojums. Pieslēgties jūs varat no jebkura datora, no kolēģa datora. Ir intervija, aizējam, paņem tikai viens kolēģis un visa informācija ir priekšā. Jā. Bet atgriežamies pie Andas, viņai veiksmīgi, izturējis pārbaudu, pieņemam darbā. Tā, sagrupējam pēc statusa, es gribu redzēt tagad pārējos. Jā, Anda mums ir pieņemta darbā. Ko daram ar pārējiem? Ar pārējiem mums ir jāatsaka. Bieži vien, kā mēs zinām, kā rāda pieredze, ar mums neviens nerunā, un mums tā atbilde netiek saņemta. Bet šeit ar dažiem klikšķiem izvēlamies veikt noraidījumu. Noraidījums mums ir un izpildam. Šajā sadaļā es izvēlos no 20 dažādiem noraidījumu veidiem, kurš man ir piemērotākais, bet šī sadaļa paliek tieši mums iekšienē, lai mēs tālāk varētu analizēt savus datus. Kandidātam šī informācija neaiziet. Viņam atnāk smuks e-pasts. Paldies, vakants ir aizpildīta. Sazināsimies ar jums citu vakanšu sakarā. Pieņemsim tā. Jā, un izvēlamies vakance aizpildīta. Šeit ir visi tie e-pasti, ko mums kandidāti ir iesnieguši, un tālāk jau aiziet tekstiņu. Šo tekstiņu varam rediģēt, pielāgot jūsu iestādē tādu, kādu jūs gribat, lai kandidāts saņem
informācija. Tālāk atjaunosim lapu un paskatīsimies statusu. Tā, saliekam. Jā, ir noraidīti, visi ir noraidīti, viens ir pieņemts darbā. Lieliski, vakants aizpildīta, darbiņš padarīts. Manuprāt, ēti un diezgan ātri, vai ne? Šajā brīdī man tur varēja būt kaut vai 50 kandidāti, kam es atsaku. Un visi viņi saņem e-pastu, komunikācija ir bijusi, un to tēlu mēs veidojam pozitīvu, nevis negatīvu. Jā, bet iedomājieties situāciju, vakants ir aizpildīta, bet pēc nedēļas konsultanta līga paziņo, ka viņi ies dekrēta atvaļinājumā. Mums vajag atkal kandidātu, atkal vajag aizpildīt vakanci, bet šajā gadījumā mēs varam publicēt atkal jaunu vakanci, taču mums bija vairāki pieteikumi, kas bija tīri ok, mēs varētu pieņemt. Arī kandidātus pamēģināt atrast no esošās datubāzes. Man interesē IT zināšanas. Man bija aizpildījuši par zināšanām. Es varbūt šoreiz sākšu ar augstāko līmeni, varbūt ir speciālisti, kādi, kas ir bijuši pieteikušies. Tad es atrodu, lieliski, man ir vesels saraksts, ar ko es varu paskatīties un varbūt šos uzaicināt kādu uz jau intervijām. Es paskatos Kalvis, vēl viens Kalvis, populārs vārds. Tā, lasam piezīmi, sakarīgs kandidāts, pietiekošas zināšanas IT jomā, ir strādājis ar Horizon. Wow, superīgi! Esmu atradis kandidātu. Es viņam piezvanu, uzrunāju. Jā, viņš piekrīt nākt darbā. Es neesmu vispār publicējis vakanci. Esmu atradis kandidātu jau esošajā datu bāzē. Jā. Un tālāk darbojos jau ar citām vakancēm. Īsumā tas bija tas, ko es gribēju parādīt par sistēmu. Iespējams, varbūt kādu niansi esmu aizmirsis pastāstīt. Parasti es viņu demonstrēju stundas garumā, tad mēs ar klientu izējam tām lietām un tām iespējām, tieši kā viņam varētu kalpot datubāze vai pati sistēma, kas viņam ir svarīgāks, tieši varbūt vakanču publicēšana. Jā, un to mēs varam individuāli arī skatīties un izvērtēt tieši, kā jums var sistēma palīdzēt. Bet nobeigumā es varbūt gribētu akcentēt tās lietas, tos ieguvumus tieši, ko jūsu sistēma, tā aizvērsim un atvērsim prezentāciju, ko jūsu iestāde iegūst ar sistēmas palīdzību. Atvērsim slaidu. Tā. Šeit bija slaids, jā. Kur iegūt laiku? Mēs aizgājām tālāk. Jā, nospēdīsim prezentāciju. Un, jā. Izgājām visam procesam cauri un iegūmi. Jā. Šeit es minēju jau kārtību. Mūsu iestādē esošajā sistēmā rodas kārtība. Nav Exceļi, nav kaut kādas mapītes. Visi pieteikumi glabājās vienviet. Process ir pārskatāms, ir piezīmes. Mēs atlasām nevis pēc tā, kā patika viņa ausis vai deguns, bet kā kolēģi viņu novērtēja. Un tas, manuprāt, ir objektīvi. Tālāk mums ir arī datubāze. Kā jau es rādīju piemērā, mums vairs varbūt pat bieži vien nav jāpublicē jauna vakants, bet mēs atrodam speciālistus no esošajiem jau bijušajiem pieteikumiem. Un tie dati glabājas strukturētā veidā. Varam atrast īpaši šai vakancei piemēroto kandidātu. Protams, laika ietaupījums, manuprāt, automātiskās atbildes, visa šī datubāze, visas tās lietas, ko dara EasyCruits pats, automātiski ietaupa, manuprāt, diezgan daudz laika. Un tālāk reputācija. Jā, kā jau minēju, arī vakardien un aizvakar es piedalījos personāla speciālistu konferencē Viesnīcā Latviju, un tur tieši vairākas reizes minēja ar prezentācijās un tieši akcentēja šo reputāciju. Uzņēmuma, organizācijas, iestādes reputāciju, ka mēs veicam laicīgu, saprotamu, savas iestādes tēlam atbilstošu komunikāciju ar kandidātiem. Lūk. Un es gribētu aicināt pieteikties bezmaksas izmēģinājumu versijai mājaslapā. Piesakamies, paspaidam, izmēģinam un arī labprāt došos pie jums uz jūsu iestādi,
parādīšu arī sistēmu jūsu kolēģiem plašākā lokā un iziesim varbūt arī sīkāk tieši niansēs, kā mēs varam ar sistēmas palīdzību strādāt, palīdzēt jums strādāt efektīvāk un ātrāk. Paldies par uzmanību. Droši, ja kaut kādi jautājumi, kaut kas sīkāk, nāciet pie manis, pastāstīšu.